Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šodien mēs atkal runājam par Kariņa VIP lidojumiem. Un, cienījamie kolēģi no Vienotības, mēs runājam par Kariņa VIP lidojumiem nevis par pēdējā laikā aktualizēto jautājumu par ministru prezidenta lomu ārpolitikā, kā Vienotība to metodiski mēģina pārsaukt. Mēs, kolēģi, runājam par pēdējo gadu kliedzošāko politikas, augstprātības un nodokļu maksātāja naudas šķērdēšanas gadījumu. Par privilēģijām, izredzētības un nesodāmības sajūtu. 3 reizes Saeimas deputāti ir prasījuši informāciju par šiem ekskluzīvajiem lidojumiem. 3 reizes atbildes sniegtas tikai daļēji vai nav sniegtas uz konkrētiem jautājumiem vispār. Un tas noticis, acīm redzot, tāpēc, ka Kariņa kungs vienkārši nevar atbildēt uz pamatjautājumu, šo superdārgo pakalpojumu liederību. Visticamāk tāpēc, ka pašam Krišjānim Kariņam un paša birojam 36 reizes pēc kārtas pieņemot lēmumu par šiem dārgajiem lidojumiem 1,36 miljonu eiro vērtībā, galvenais un vienīgais pamatojums bija paša komforts, ērtības un iedomāta dižvīra status. Tāpēc tagad ir grūti un neiespējami aiz matiem pievilkt kādus racionālus skaidrojumus. Tāpēc komisijā atbildot uz konkrētiem jautājumiem, kolēģi tiek stāstīts par Veimāras republiku un paša bērnības atmiņām. Tāpēc tiek smieklīgi mēģināts pārnest uzsvaru uz jaunu nosaukumu šim visam, proti pēdējā laikā aktualizēto jautājumu par ministru prezidentu lomu ārpolitikā. Cienījamie kolēģi, lielisks piemērs patiesības ministrijas politikai, jaunrunai, kur šādi arī ievērojamākā Latvijas oligarha apsūdzības valsts nozagšanā, kukuļņemšanā, dokumentu viltošanā, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā un tā tālāk, metodiski Vienotību varētu arī pārdēvēt un likt visiem turpmāk kopā saukt par, piemēram, pēdējos 20 gados aktualizēto jautājumu par Kurzemes pašvaldības vadītāju lomu Latvijas attīstībā, vai ne? Ja paša komforts, kolēģi, ir bijis galvenais iemesls, nav brīnums, ka šāda izaicinoša Latvijas un Eiropas nodokļu naudas izmantošana tika un tiek slēpta. Var tika rīkots iepirkums šādu pakalpojumu iegādēji, panākot zemāko cenu? Nē, tas tika noslēgts zem kopējiem komandējuma tēriņiem. Vai tiek atklāta informācija par katra lidojuma izmaksu pozīcijām, piemēram, apkalpošanu salonā pāris cilvēkiem vai ēdināšanu? Nē, acīm redzot, Kariņa kungs ļoti nevēlas, lai nodokļu maksātājs zina, kas vēl ekskluzīvs ir baudīts šo lidojumu laikā. Par viņu naudu, starp citu. Un cik astronomiskas summas tas viss ir izmaksājis. Vai tiem dažiem pasažieros šajos VIP reisos, kas ilga tikai pāris stundu, dažkārt tikai minūšu, 10 minūšu garumā, tiešām vajadzēja individuālu apkalpošanu salonā? Un vai kaut kas tika darīts, lai atteiktos no šādām liekām ekstrām? Taču mēs zinām, kolēģi, diženiem līderiem, taču viss pienākas pašsaprotam, vai ne? Luksus un greznība un, protams, arī spožas bildītas sociālos tīklos. Acīm redzot, tāpēc 14 reisos bija jāņem līdzi arī vēl papildus sabiedrisko attiecību speciālistam personīgais fotogrāfs. Tas nekas, ka tepat uz zemes tieši šo dižo līderu nespējas dēļ dzīve, kolēģi, nepavisam nav tik rožaina. Cienījamie kolēģi, nu pat mēs pieņēmām valsts budžetu, tika dalīti miljardi un miljoni, un bez šaubām arī daudzām svarīgām un vajadzīgām lietām. Taču jautājums paliek, kā lai cilvēki notic, ka esam to darījuši godprātīgi un gudri, ja acu priekšā ir tik kliedzoša un izaicinoša uzspļaušana racionālai un taisnīgai budžeta naudas izlietošanai. Kolēģi, uzspļaušana no sevišķi liela augstuma. Tāpēc jautājums par Kariņa VIP reisiem ir simbolisks. Par varu un tā izmantošanu,
par varu, kas var samaitāt, par nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu, par sabiedrības tiesībām uzzināt par godīgu un atklātu politiku un godīgu valsts vadīšanu, un galu galā par mūsu demokrātijas spēku un briedumu. Aplieciniet savu briedumu un spēku un vienreiz arī atbalstiet šo pieprasījumu, lai sabiedrība varētu arī uzzināt, kas patiesībā tur ir noticis. Paldies! Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs